Latvijas Telefutbola virslīgas 5. kārtas spēle noslēgusies Kuldīgā. FC Nikers rezultāts 6-3 izcīna uzvaru par Daugavpils FS. Mums kopā abu komandu vārdsargi Artjoms Križņovskis un Alens Daniels Sprukts. Varbūt varam, Artjom, sākt ar mainieku komandas komentāru par maču. Jā, labdien! Manuprāt, sanāca diezgan interesanta spēle. Manuprāt, bija diezgan līdzīga spēle līdz noteiktam brīdim. Tas lūzuma punkts laikam bija otrā puslaika vidū kaut kur, kad izdevās iesist vairākus golus pēc kārtas, bet līdz tam brīdim nekas nebija skaidrs. Tāpēc es saku, ka mēs tagad svinam kārtējo uzvaru. Mēs uzstādām tādu noteiktu latiņu. Un jau pirms Daugavpils bija tāds latiņš augsts un vajadzēja noturēt to latiņu. Šodien bija ļoti labs izaicinājums, atbrauca ļoti kvalificēta komanda un mēs galu galā, viss gāja ne tik labi, kā mēs gribējām, bet galu galā rezultāts apmierinošs. Jā, paldies, Artjom. Alen, tavs komentārs kopumā par maču? Labdien! Kopumā var pateikt, ka uz Kuldīgu diezgan patīkami vienmēr atbraukt tieši atmosfēras pēc, kā atbalstītāji te fano par komandu. Var pieminēt, ka kaut kas līdzīgs bija arī Reizeknē, kad bijām agrāk komandā. Arī bija tādi līdzjutēji, kuri atbalstīja komandu līdz pēdējiem. Nav svarīgi, kāds tur rezultāts vai vēl kaut kas. Un par spēli gribētos pateikt, ka tiešām spēle bija diezgan aizraujoša un interesanta. Un par to momentu, kurš pārlauza visu spēli, diezgan grūti pateikt, kurš tas konkrēti bija, bet laikam piekritīšu Artjomam, ka laikam konkrēti tas vēl otrā puslaika vidū kaut kur arī bija. Un par Kuldīgu arī gribas pateikt, par Kuldīgas komandu, ka diezgan labā fiziskajā formā tiešām un arī diezgan labi jaunieši komandā arī labi spēlējoši. Redzams, ka puišiem ir vēlēšanās acis degu, tāpēc spēle bija tiešām laba un interesanta. Vienkārši varbūt šoreiz kaut kādos momentos varbūt tomēr veiksme pievilka vai augstasinības pietrūka, lai realizētu kaut kādus momentus, bet rezultāts kāds ir, tāds ir. Jā, paldies, Tēlis. Vēl varbūt var pakomentēt kopumā par sezonu. Iesākāt labi ar 2 uzvarām, tad saspringt ļoti spēle Salaspilī. Noteikti, es domāju, būs viens no highlightiem šīs sezonas, šī atspēlēšanās. Tagad gan Kuldīgā zaudējums arī ieradāties tikai 12 vīru sastāvā. Kā kopumā vērtē sezonas sākumu pēc bronzas izcīnīšanas? Par sezonas sākumu iesākām labi. Pirmās 2 spēles bija tādas ar labu rezultātu. Spēle Salaspilī tur grūti kaut ko spriest, vai drīzāk bija koncentrācijas trūkums komandai, bet tas spēles nobeigums, tās pēdējās 5 minūtes, kur mums izdevās izcīnīt neiešķirtu un gūt tos svarīgos 4 vārtus, emocionāli tas bija neaprakstāmi tiešām. Un tas laikam pēdējais, neatceros, kad pēdējā laikā man bija tāds emociju uzplaukums, kad Vladislavs Tīvniņš guva 4 vārtus, tur es nezinu, es biju gatavs izlikt pat no šortiem ārā. Nolēmes. Jā, tā bija laba spēle. Paldies, Tēlis. Artjom, palūkšu tev pakomentēt tā kopumā varbūt tavu ierašanos Kuldīgā šeit FC Nikers sastāvā. Noteikti daudz kā es tevi ar Nikeri asociēju, tas būtu vienīgais varbūt Latvijas kausa fināls šeit. Patiešām laba spēle tev bija pret RFS Futsal, bet tagad pēc 3 tituliem ar Rīgu, viens tātad Latvijas kausa tituls, tev pastāst, kā nonāca šeit Nikerā un kā kopumā jūties? Bija tā, ka man bija līgums ar Riga Futsal klubu līdz jūnijām. Līgums beidzās un runājām ar klubu, lai pagarinātu to, bet man ir darbs vēl ārpus telpu futbolā, es strādāju skolā, tāpēc, bet šogad Riga Futsal kluba aizvada treniņus tikai no rīta un dažreiz tur kaut kur vakarā nav treniņu, tāpēc neizdevās vienoties par to treniņu procesu un tā tālāk, un tāpēc atsveicinājāmies ar Riga Futsal klubu un meklēju, pat negluži meklēju, vienkārši baudīju dzīvi, vasaru un bija īstenībā daudz piedāvājumu no dažādiem klubiem. Laikam nesaukšu klubus, nezinu, vai tas laikam nav profesionāli saukt, bet bija 4 piedāvājumi no dažādiem klubiem, bet Nikers izrādīja tādu varbūt
vislielāko vēlmi redzēt mani Kuldīgā. Tikos ar galveno treneri, viņš atbrauca pie maniem. Es dzīvoju Jūrmalā, viņš atbrauca pie maniem, aprunājāmies, viņš man pastāstīja vīziju, kā viņš to redz, kā viņš redz tālāk, kur progresēt klubam, kādi varētu būt tālākie mērķi, kā es iekļaušos tajos plānos. Man ļoti patika tāda pieeja, tas ļoti mani iepriecināja, tāpēc ilgi domāju un galu galā izvēlējos Kuldīgu un pagaidām nenožēlēju vispār. Saku, kā Alens jau minēja, atmosfēra vienmēr te ir lieliska. Es jau, man liekas, iepriekšējā intervijā, kad stāstīju, ka es teicu, ka te ir ideāla vieta telpu futbola svētkiem katru reizi, kad notiek spēle. Tāpēc prieks spēlēt te, prieks spēlēt. Mani ļoti labi pieņēma komanda. Ģerbtuvē ir ļoti laba atmosfēra, visi džeki ir pozitīvi. Var gan pājokot, gan smagi pastrādāt treniņos. Un rezultāti liecina par to, ka vismaz pagaidām liekas, ka izdarīju pareizu izvēli. Super, paldies tev par atbildi. Alen, tev arī vēl gribu par sastāvu tādu jautājumu. Emīls Atumaņakovs noteikti pagājušo sezonas viens no tādiem atslēgas spēlētājiem jums. Mazliet tā sajūta bija, ka 2 sezonas atpakaļ Emīls vēl nebija tas, kas viņš jau tagad ir. Tad pagājušajā sezonā viņš jums palīdzēja diezgan daudz tikt līdz šai bronzas medaļai. Tagad devies prom uz Itāliju. Kā tas mainīs varbūt komandas saspēli? Vai cik ļoti tas ir ietekmējis, ka ir tomēr 3 tādi vadošie jaunieši, tādi spēlētāji jums ir devušies projām? Cik ļoti tas patraucē, lai turpinātu šo sezonu tikpat veiksmīgi, cik iepriekšējo pabeidz? Godīgi sakot, grūti atbildēt uz šo jautājumu, bet nevar gluži pateikt, ka tas bija grūts zaudējums. Diemžēl vai par laimi vienmēr tā ir, kad spēlētāji sevi labi parāda. Viņiem rodas kāds variants aizbraukt uz kādu citu komandu, paspēlēt. Ideālā gadījumā, ja no Latvijas ir iespēja aizbraukt kaut kur uz Eiropu paspēlēt, tas jau ir super variants. Un noteikti, ja ir tāda iespēja jauniešiem kaut kur parādīt sevi ārpus Latvijas, tas ir jāizmanto. Un jā, viņš aizgāja spēlēt uz Itāliju, izvēlējās tādu lēmumu, bet pie mums ir atnākuši arī citi labi spēlētāji, piemēram, Vladislavs Tīvriņš, kurš ir atnācis no Kengarus komandas un jau ir parādījis labu sniegumu tāpat pret Salaspils pirmo komandu, pret FK. Un ir arī jauns puisis, kurš Adrians. Litālnieks, viņš arī diezgan tāds progresīvs, viņam ir kur tiekties un augt. Tāpēc, nezinu, grūti pateikt, ka ir nopietni zaudējums tiešām. Jā, paldies tev. Arķim, vēl tev pēdējo jautājumu par arī tādu par spēlēšanu Kuldīgā. Tagad ar Rīga futzāla klubu kopā tev spēlēt noteikti. Šīs pirmās 5 spēles, kādas pašlaik bijušas ar Kuldīgu, noteikti bija tikai vai no Čempionu līga vai no fināla sērija. Kā par to jūties, varbūt, ja saprot man jautājumu, ka tagad tā kā it kā nonākot līmeni zemāk klubā, bet tomēr katra spēle ir tik emocijām bagāta un nav šie 25-0, bet rezultāts ir ļoti, ļoti sīvs un pats spēle ir aizraujoši. Šis ir labs jautājums, jā. Es vienmēr saviem komandas biedriem, vēl, kad biju Rīgā, godīgi teicu, ka es neizbaudu uzvaras, kad mēs graujam pretiniekus 10-0, 12 un tā tālāk. Nav nekāda prieka. Tu dodies spēlēt, tev pa spēli kādi 2-3 sitieni tavu vārtu rāmī, vēl tur varbūt iesit 1-2 vēl no tiem. Un, galu galā tu 40 minūtes stāvēji, neko nedarīji. Bet komanda vienalga grauj, tev nav nekāda personīga pienesuma no tevis. Te katra spēle, es jau pirms intervijas runājām ar Alenu, es teicu, ka mums katra spēle nekad nezinu, kā viņa beigsies. Šodien arī visādi varēja norītēt spēle, bet emocijas ir īstas, tādas patīkamas emocijas, just to spriedzi. Man patīk spriedzes un neskrienu no tās. Un man patīk vēl, kad līdzjutēji klāt, bungas un tā tālāk. Man patīk tā atmosfēra un pagaidām izbaudu tiešām to. Man Alanam ir jautājums, drīkst uzdot? Jā, es gribēju uzdot, jūs pieminējāt par Salaspils, ka viņi atspēlējās no 4 vārtu deficīta. Man jautājums, šodien bija 6-2 rezultāts, un jūs iesatāt
vēl vienu golu. Vai galvā bija tā doma, ka jūs varat atkārtot atspēlēšanas no Salaspils? Cerībās vienmēr ir, īpaši, kad ir gūti kaut kādi vārti un vēl ir noteikts laiks. Es neatceros, cik tur konkrēti bija laika, laikam minūtes 7-8, laikam, ja es nekļūdos. Un kā ir telpa futbolā, parasti tās 7 minūtes, tas ir ļoti daudz. Tur pa 7 minūtēm tāpat mēs varētu uzspēt izvirzīties vēl vadībā, Kuldīga vēl spētu atspēlēties un tā visu laiku mainītos rezultāts. Bet cerība bija līdz pēdējiem tomēr, ka var panākt rezultātu. Jā, diezgan arī laicīgi sākāt pa 5 laukuma spēlētājiem spēlēt. Cik treneris bija pārliecināts par šo lēmumu, ja tā var pajautāt? Cik ļoti varbūt paši spēlētāji, tu varbūt, protams, neiesaisties šajā spēlē pa 5, bet vai komanda jūtās gatava, lai sezonas, sanāk, šī jums bija 5. spēle, 4. spēle, sezonas 4. spēlē jau spēlētu 8 minūtes līdz spēles beigām pa 5. Nu, cik pārliecinoši jūtās komanda jau? Mēs 5-4 vairākumu tagad atsākām trenēt arī treniņos, tāpēc, kad treneris jau izlēma spēlēt vairākumā. Arī pēc trenerācijām bija redzams un spēlētāji, kas devās vairākumu spēlēt, kopumā tas 5. Viņi bija pārliecinoši un bija redzams, ka sāka izdoties kaut kādi momenti. Mums parādījās arī gūtie vārti. Tas, laikam, viss. Jā, paldies. Ja Alanam nav jautājumu Arķevam, tad paldies. Laikam, ka nē, nebūs. Veiksim arī turpmāk sezonā. Paldies! Paldies!